Kolēģi, nu ko, labrīt, labdien, labvakar. Ļoti skaists rīts, Babītes ezerā. Pirms kaut kādiem 2 gadiem es te biju. Video piespraudīšu, kaut kur ieliks linku. Forši, bija asarīši, bija labi, ezers iepatikās. Pagājuši gadu nesanāca ledus dēļ, šogad esmu atgriezies. Kopā ar džekiem. Rīt pagaidām diezgan švaks. Laikapstākļi vēsi, bija -11, tagad varbūt ir bišķiņi vairāk, bet beidzot ir silts, jo saulīt priecē. Saulīt smuka silda, vējš, daži metri sekundē ir, bet augsti nav. Ko mēs šodien te darām? Mēģinām ķert un meklēt. Patiesībā jau meklēt, jo ezers man ir pilnībā nepazīstams. Jāatzīstās, ka vasarā es te vispār neesmu bijis, ja? Droši vien jau, ka to ir liederīgi izdarīt, atbraukt, iezīmēt, paskatīties, kaut ko saprast, kur kas ir. Jo šobrīd vadīties piesiet acis var tikai pēc tādām saliņām, niedru saliņām. Varbūt pēc kaut kādām vietām, kuras ir ieteikts. Man tādu vietu nav, es te esmu tā kā uznācis, plašumi, skatāmies, meklējam, kurbiem daramies. Sākumā staigāju ar blītku. Kaut kādā brīdī droši vien man apniks. Man ir līdz arī motils, mormiška. Padarbināsim to. Nezinu, kāds būs rezultāts, bet katrā gadījumā ļoti priecē fakts, ka šogad ir ledus. Ledus ir labs, ledus ir biezs. Sali nāk un būs un vēl tikai palielināsies. Tā kā tas nozīmē, ka manā skatījumā janvārs, februārs noteikti būs ledus zīme. Un tas priecē. Tie, kas vēl nav abonējuši kanālu, es zinu, ka daudz no jums skatās un varbūt baidās nospiest to pogu abonēt. Iespējams, ka baidaties par to, ka jums kaut kāds tur noņems naudu vai jūs būsiet tagad abonenti. Nu, nē. Man tas motivē filmēt, taisīt vairāk kontentu jums. Tas ir prieks, morāls gandarījums. Jums tas pilnīgi neko dzīvē nemainīs. Tā kā būšu pateicīgs par katru, kurš abonēs kanālu. Nu, re, pirmais Babītes ezera asars rokā. Maziņš vēlns, tumšs, bet nu smuks, jau nu ūdens izmērs. Nezinu, uzlikt ūdu, uzliksim. Varbūt tā prātīgi caur degunu ieliksim tā, lai to netraumētu. Man vēl ūdēja arī maziņš āķīts. Starp citu par tiem ūdām. Es tur ieliku to video, kur man līdeka aizgāja. Līdeka, tad arī kāds man rakstīja par lieliem āķiem, paskatījos kaut kādus video. Tur tā teorija ir arī diezgan pretēji, ka jāliek ir tieši mazais āķis, jo tad līdeka pienāk, noēda šo te mazo asarīti, viņam āķītis kaut kur maziņš ir, viņi baigi nejūt. Lielais āķis, viņš var aizķerties kaut kur ārpusē vai respektīvi traucēt to zivtiņu norīt. Kāds jums domas? Rakstiet komentārā. Liels vai mazs āķis ūdei. Kas ir atlaižami, ja neturiet uz ledus, viņi diezgan ātri sasalst. Šim viss būs kārtībā. Aizpeldēs, atčuknīsies, bet nu jā, kopumā sals liels. Bišķi un viņš jau ir ciets. Tā kā tos, kurus ņemat mājās, tos varam saldēt pārējos. Laižam uzreiz. Var tikai to nedarīt tajā pašā caurumā, kur noķerts. Īpaši šādā te ezerā, seklā tipa ezerā, kur tur metriņš ir, viņš aizbaidīs vienkārši pārējos prom. Tā, šajā sezonā turpina darboties ar savu, nu jau 3. sezonu iemīļoto makšķerīti Diamond Perch no Salmo. Kāpēc man viņa patīk? Viņa ir super viegla, 17 gramu sver, ļoti jūtīga. Un šādiem te ezeriem kā Babīte, tur tā patī Papes ezers vai Engure, nu respektīvi seklie ezeri, izcili piemērot, jo tas darba dziļums nav liels. Un ļoti ātri ērti var notīt no staukliņa, nav nekādas polīti, tur var mierīgi viņu vest sniegā. Un tā tālāk. Nav baigi smalki jāpietās. Viena korekcija, kur es esmu ieviesis inventārā, ir auklas diametrs. Šodien es darbojos ar 0,20 monofīlu auklu.
Nu, kāpēc? Ir 2 iemesli. Pirmais iemesls ir, ka šeit mēdz trāpīties arī labs izmērs asarim, jā. Tiešām labs, un tas darba dziļums te ir metrs. Varbūt kaut kur nedaudz metrs ar astīti, jā. Varbūt kādā vietā pat mazāk. Un, respektīvi, jūsu auklu neatstrādās, neamortizē nekādā veidā, jā, un līdz ar to tad, asars sagrāb mānekli, viņam gribās tikt prom no tās vietas ar māneklīti mutē. Un kas jūsu spēkos ātri viņi mēģināt liftēt augšā. Daudz iespēju variēt te nav. Nevar viņu ne palaist, ne atlaist, neko. Vienkārši jāskrūvē ārā. Līdz ar to jāstrādā ar nedaudz rasnāku auklu. Otra lieta ir tā, ka mums strādājas ar mazo blitkiņu, pirmais izmērs. Lai to blitkiņu nedaudz padarītu pasīvāku, lēnāku, tad arī biezāka aukla, viņa lēnāk grimst, ļauj māneklim būt tādam, teiksim, pasīvākam, darboties nedaudz lēnāk. Tas arī manā skatījumā ir diezgan svarīgi, lai asarim ir lielāka iespēja viņu saskatīt, saredzēt. Un māneklis ilgāk atrodas tādā lidojumā. Blitku mēs darbinam tādiem īsākiem, bet asākiem rāvieniem. Īs, as, augšā, lejā, pauze. Augšā, lejā, pauze. Pretēji balansierim, balansieris ir tādiem nedaudz augstākiem, amplitūdu lielāku un līganākiem, tādiem mērenākiem uzmetieniem, jo balansieris taisa astoņnieku zem ūdens, un viņam vajag vairāk laika, lai viņš atgrieztos atpakaļ. Un tas līganais viņu tā kā uzpumpē forši, un viņš tā smuki izlido to savu astoņnieku. Ja asi uzraust, tad viņš vai ātri uztais to astoņnieku, vai arī vispār nenoreaģē un tā nesmuki izlido to savu ceļu. Bet blitkiņai īsts uzrāvieniņš, as, čiks. Viena lieta, par kuru es arī gribu painformēt, jo pieļauju, ka šeit varētu būt kādam interese un interesanti piedalīties arī zemledus makšķerēšanas sacensībās. Pavisam drīz sāksies Latvijas čempionāts ar 3 posmiem, bet paralēli notiks arī BAM, Biedrības ar makšķeru organizētie pasākumi, kur šajā gadā noris sadarbībā ar Salmo ledus līga. 3 sacensības, 3 dažādos ezeros. Un kas tur ir interesanti, paklausieties. Jānis Zariņš, šīta pasākuma organizators, jums pastāstīs. Ko? Brīnišķīga diena tepat Rīgā uz Babītes ezera, mēģinot noķert asarīšus ar bleķiem. Bet, neskatoties to, kas notiek Rīgā Babītē, jau pēc nedēļas sāksies Salmo ledus līga ar pirmo posmu Jaungulbenē, Uzšura ezerā. Un kas ir interesanti šim pasākumam, tur var sacensties gan tie, kam patīk maukt, tā kā es patreiz, ar bleķiem, Salmo tieši, vai darboties ar tārpiem, ar mormiškām. Nav nekāda ierobežojuma urviem, var droši izmantot elektriskos urbis, un tie, kas darbojās bleķu ieskaitē, metālisti, tie var izmantot arī ziemas eholotus, kā dīperus, praktikus, kādu lielāku varbūt, bet no jaunās tehnoloģijas gan ir aizliegts.
Tārpiniekiem, jeb dabīgās ēsmas, būs ierobežota zona, lai iepriekš nepiebarot. Ierodamies sacensību dienā, ir tiesneši iezīmēta zona, darbojamies. Bleķinieki varēs darboties pa visu ezeru. Ja atsevišķi uz ezeru nebūs kāda lieguma zona, dēļ nedroša ledus, bet, platajā Latvijas galā ledus ir ideāls. Tā kā pēc nedēļas sāksim, 3 posmi kopumā, Ušura ezers, Alauksta ezers un fināls ir Stāmeriens ezerā. Kopvērtējums, labas balvas no Salmo, tā kā iespēja visiem izpausties, gan tiem. Tārpi, bleķi, būs interesanti paskatīties, kurš tad noķers vairāk. Ja šo skatās kāds, kurš grib pievērsties vai domā par pievēršanos ziemas copei, respektīvi ir aktuāls inventāra vai mānekļu jautājums, kā nekļūdīties izvēlē. Es būšu diezgan, varbūt pārdroši savos izteicienos, bet rekur Salmo bļitkiņa, tā ir Lucky John ar nosaukumu Salmo. Šādas te. Otrais numurs droši vien būs tas, kurš būs pats universālākais. Rekur šīs te zelts, sudrabs, kapars strādā vienmēr. Man ir tādas jau no jaunām krāsojumām, arī jauniem krāsojumiem šāda te. Tā ir ledus copes klasika, un šo te mānekli izmanto ļoti daudzi. Viņi principā ir arī universāli savā pielietojumā, gan saklos ezeros, gan arī kaut kur dziļākos, asars, līdaciņi, visu veidā plēsēji viņu grauž. Kamēr es te izceļojos, aizgāju tur, atnāca atpakaļ tur, kur mēs sākām, noķēru vienu maziņu asarīti. Jānis ziņo, ka viņiem tur ir. Atsūtīja ļoti smuku. Bildi nepārāk, bet smuks asars. Sakārtināja, uzrakstīja, ka dažus jau ir noķēruši. Iešu pie viņiem skatīties, kas tur ir. Ļoti svarīgi norentēties, kur tas asars ir. Vispār, pēc būtības pati svarīgākā nianse. Tāpat nav nianse, tas ir ļoti liels arguments, ir ķert tur, kur ir zīves. Jo nav svarīgi, ja noliek amatieru un profesionālu tādā ūdenī, kur neko nevar noķert, gan tas, kurš pratīs, gan tas, kurš pirmo reizi copēs, ar rezultātu neizcelsies. Viņi nenoķers tieši neko. Bet tur, kur ir asars, tur, kur ir zīves, kur jūs gribat ķert, tur jau kaut ko var mēģināt pierunāt. Ejam citur. Mainam lokāciju, meklējam, it īpaši tādā interesantā meklējamā ezerā kā Babīte. Te nav tādas konkrētas, droši, varbūt iezīmējās labākas lokācijas, bet tiešām var iet meklēt un atrast savu asari. Redžēkie maisiņā kaut kas ir. Šuki. Šis jau smuks. Kaut ko līdz pārējai bišķi mazāk. Šis ir glīts. Visus blikām. Ko neredz? Jā. Jānis arī teica. Čiks čaks. Pirmās darbības. Gatavs galā zivs. Uz mormiška bija tas pats. Pirmais cēliens un ir. Ka baigi tā kā nav viņš tur jāmēģina pierunāt. Uzlikt motilīti. Es laikam tomēr ziemā vairāk esmu motiļu cilvēks nekā ziemas spiningotājs. Un vēl viens Jānim bija smukāks. Moderns instruments, kas ienāk makšķerēšanas pasaulē, zemledus makšķerēšanas pasaulē, tas ir urbis, šneki, nosauksim tos tā, kas ir darbinām ar šīm te urbmašīnām. Plusi, šis konkrētais ir Rektor Zanderbolt, viņš ir plasmas, viņš ir ļoti viegls, salīdzinošs šneks ir arī īs, viņi ir ērti nesti. Mīnus ir tas, ka ir jāpērk aparāts, principā viņai ir jābūt pietiekoši jaudīgai. Ja tas ledus nav biezs, tad ir ok, var vēl ar kaut kādu tur nosacītī mazjaudīgāku padarboties, jā.
Bet tiklīdz jau mēs kaut kur braucam, tas pats Peipus vai vēl kaut kur Skandināviju, tad tam aparātam ir jābūt diezgan jaudīgam, plus jādomā par baterijām. Šodien man līdzi ir viena 5Ah baterija. Es esmu izurbis kādas, droši vien 50 plus, es teiktu, starp 50 un 60 caurumiem. Līdz ar to ir nepieciešama arī papildus baterija, otra. Un viens tāds neliels ieteikums par bateriju. Lieta, kuras novēroju uz ledus, ir tā, ka tie aparāti principā izurbjam caurumu, paurbjam pusīti, atstājam urbi kaut kur uz ledus, un tā viņi arī stāv šādā veidā. Kā jebkurai elektroierīcei, kur darbinās ar bateriju, nav svarīgi. Tas ir telefons, iPhone īpašnieks zina tīpaši kaut kādu vecāko modeļu, ko nozīmē lietot iPhone salā, GoPro, ko nozīmē lietot viņu -10 grādos, un cik ātri baterijas mirst. Te ir stipri līdzīgi, varbūt nav tik izteikti, bet tad, kad tas mīnus palielinās, baterija vienkārši ātrāk nomirst, nosēžās, un jūs nevarat izmantot liederīgi viņas potenciālu. Ko es daru? Bateriju noņem no urbi, kostīmu kabatā. No mana ķermeņa izstarojās siltums, baterija ir siltumā. Tad, kad man ir jāpurbi, tad es viņu atlieku atpakaļ. Un tādā veidā optimāli izmantoju šīs te baterijas jaudu, kur tur ir iekšā. Ja jums ir otra baterija, viņu var ietīt kādā dvielītī vai vēl kaut kur, likt tad somā vai ragavās. Ja. Vēl ir šie te čeholi, kas maucās virsū uz aparātu, uz baterijas. Man pašam nav, droši vien būs jāpasūta, jāpaeksperimentē un jāizpēta, jātestē, kā tas strādā. Es pieļauju, ka tas neoprēns vai, teiksim, kaut kāds dvielīšu materiāls arī palīdz. Tad varbūt viņu var arī neņemt nost. Ja nebūtu makšķerēšanas pieredzes un rūdījumu un sapratni par to, ka šāds dienas tas ir neizbēgami, tad droši vien būtu baigi bēdīgi, bet visādi citādi supersvaigs ziemas gaiss. Ļoti patīkama smuka ziema, salta, balta. Zīvis, nekas būs nākamreiz. Ko es gribu pateikt? Vēl mani droši vien nedaudz biežāk un vispār ar manis veidoto saturu jūs varēsiet iepazīties un redzēt Salmo Latvija YouTube kanālā. Tie būs video, kurus es montēju, daļēji arī veidoju kopā ar Edgaru, manu kolēģi. Tuvākie plāni ziemā droši vien ir doties gan uz Pērnavu, pameklēsim Zandartu. Mums jau ir sarunāta tikšanās arī ar Igaunijas kolēģiem. Mēs dosimies 2 dienu braucienā uz Peipus. Ļoti gribētos cerēt, ka arī Kurzemes upes atvērsies un kaut ko izdosies noķert tur. Šobrīd tā situācija, tā ir bijis labāk. Lai arī šobrīd uz tādas kopumā globāli varētu teikt tādu viļņu, kad zivis īpaši neķerās no ledus. Es esmu diezgan pārliecināts, ka nekur viņas neliksies un kaut kādā brīdī viņām būs jāēd. Un tad mēs būsim klāt. Paldies visiem, kas noskatījās. Paldies visiem, kas nospieda subscribe pogu vai īkšķīt. Droši rakstiet komentārus, ko gribētos redzēt. Varbūt kaut kādi jautājumi, tehnisks nianses, es labprāt atbildēšu. Uztaisīšu video, iemontēšu un ielikšu to iekšā. Tiekamies uz ūdeņiem vai pie ūdeņiem un visiem veiksmīgu zemledus makšķerēšanas sezonas turpinājumu. Čau!